Pērn Eiropā satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits visstraujāk samazinājās tieši Latvijā. Taču viss vēl nav paveikts. Jāturpina labot ceļi, likumdošanu un arī jāizglīto sabiedrība. To apņēmušies darīt arī privātie uzņēmēji, parakstot Eiropas ceļu satiksmes drošības hartu. Vai tas palīdzēs? Atbildi šo jautājumu meklēja Linda Bagone. Vēl 2001. gadā Latvijā bija lielākais satiksmes negadījumu upuru skaits Eiropas Savienībā. 8 gadu laikā tas samazinājās par 54%, taču bojāgājušo joprojām ir daudz, apmēram 112 uz miljonus iedzīvotājiem. Pērn rādītāji bijuši zemākie kopš 1985. gada, kad Latvija uzsāka šādu veidu uzskaiti. Vairāk nekā 20 dažādu organizāciju un privātu uzņēmēju pārstāvi parakstīja Eiropas ceļu satiksmes drošības hartu. Tādā veidā solot sniegt savu ieguldījumu situācijas uzlabošanā. Turklāt pēdējo gadu laikā pieaudzis ne tikai autovadītāju un motociklistu, bet arī velosipēdistu skaits. Viņš var droši justies, es uzskatu tomēr, ka jā, tas atkarīgs no viņa. Kā tu pats uzvedies uz ceļu, kā tu brauc. Bet likumdošana nav labvēlīga velobraucējiem. Un mūsu mērķis veikt izmaiņas tādā likumdošanā.